es arī domāju, tik tālu. Tas ir priekš Antoni, priekš tevis. Tu vēl turpini, to mēs redzēsim. Paldies, jā, par labu. Varbūt Ogres kauss aizies uz mūsu draudzīgo pilsētu Siguldu. Tieši tā, mums būtu patīkami. Mums arī. Jo tam mums būtu jātaisa kārtējais turnīrs, kurā mēs brauktu to kausu savā. Vispār es gribētu pateikties Ogres organizācijai par organizēto turnīru, kas ir tiešām labi sakarīgi noorganizēts un mēs varam baudīt spēli. Ne tikai kā spēlētāji, bet arī skatītāji var baudīt. Edvard, tad pastāsti, cik ilgi spēlē biljardu tagad? Vai varbūt tas jautājums jau ir uzdots iepriekš? Jā, man ir bieži uzdoši jautājumi. Grūti spriest, ko nozīmē arī spēlēt biljardu. Cik tu spēlē jau tā? Vai tas ir, teiksim, vienkārši ripināt bumbas uz citienu un gaidīt, kur te paliek baltā? Uzdoši jautājumu savādāk. Cik tu spēlē biljardu, cik tev jau turnīru pieredze, cik gadi? Turnīru gadi tieši, jā. Šķiet, ka pirmais turnīrs bija ap 8 gadi atpakaļ. Ja nemaldos, tas bija Latvijas Longonija atklātais 8 gadu atpakaļ turnīrs, jā, un bet tad es vispār braucu praktiski kā outsiders, varētu teikt. Bija tā, kad uzsit un tad gaidi, kur tad baltā apstāsies. Kā jauns gurķis, jā? Jā, nebija ne domas par izajām, ne par kaut kāda veida spiniem, griezieniem, papildus kaut kādiem knīfiem biljarda, teiksim, jā. Tas nav pārzinātu. Bet ja tā konkrēti, tad praktiski gadus 5 tā nopietnāk un 3 jau tā, ka pilnīgi tas ir jau vairāk kā hobijs. Tu esi arī mums praktiski pēdējo 3 gadu laikā sanāk startēt. Siguldas virsaicis, ja barvedis, sauksim mēs tevi tā? Nē, kāpēc? Nē, kādam jau tas ir jādara. Tieši tā, paldies tev, ka tu to dari un piesaisti. Cik jums ir cilvēku jau? Jūsu Siguldas es teiktu tā, ka mūsu rotācijā varētu būt ap kādi 30 līdz 35 spēlētāji ar savām kijām. Tas jau par kaut ko liecina, kad tāds skaits cilvēku nopērk sev, kā teiks, rīkus, ar ko spēlēt. Tas nozīmē to, ka viņi... Mums jau 3. gadu regulāri notiek iknedēļas turnīriņš, kur mēs kopā Siguldā klubā Kaķis saejam, varbūt vidēji 15 cilvēki. Tev ir iespēja tagad viņu reklamēt. Tā kā jums, iespēja ir katru ceturtdienu būs 18. vakarā Siguldas klubā Kaķis piedalīties Siguldas reitinga turnīriņā, kur mēneša labākie dabū pārsteigumu balviņas un cīnās par gada reitingu, kausu un Siguldas čempionu titulu. Jau 3. gadu, starp citu, gribētu atgādināt. Arī aktīvi paši braucam pie jums uz Ogri, uz aizbrauku, Sīgu. To mēs jau redzam, ka jūs arī bieži braucat uz Ogri. Varbūt ne tik ļoti bieži, cik mums gribētos, bet bieži. Cik bieži Ogri organizē labus turnīrus? Nevis labus, bet cik organizē lielus turnīrus? Protams, uz maziem turnīriem, kuros ir... Uz maziem turnīriem, jā, tomēr attālums ir. Attālums ir, un otrais ir tas, ka Ogrei tā mazā specifika tāda, ka mums ir diemžēl 2 galdi tikai. Un tas nozīmē to, kā jūs redzat tagad, un kā tu redzi, pasākums ievilksies vismaz līdz 4 rītā. Tā kā es domāju, tas būs labākajā gadījumā. Daudz kafijas, enerģijas dzērienu vai alkohola. Kas ko vēlās, un jātur līdzi. Tā. Ja kāds vēl nezinu, mēs atbraucamies Ogres klubā Alta Brīvības ielā 1. Aulīte te notiek nenormāli liela. Visi brauc. Lipčāns arī no Rīgas brauc mājās. Nav ko viņam pie Trubača mājās sēdēt vienam pašam. Labi, pievēršamies tagad pie šķīt galdiem. Kāds es atvainojos, vai tas ir tas pats Kaspars Lipčāns, jā? Tas ir tas pats Lipčāns, jā. Ko jūs pieminējat? Kopš kuriem laikam mēs esam uz... Piedod, biedri, jā, kolēģi, atvaino. Un tā, nedaudz atgriezamies pie mača. Tā, Kaspars Dimants, Vitālijs mačs par cīņa par pusfinālu. Ja precīzāk sakot, ceturtdaļfināls, kur sacensties 2 spēlētāji. Kaspars Dimants, jau pieminētais spēlētājs no Siguldas kluba. Neskatoties uz to, ka
Kaspars ir cēsinieks. Nu, tu tā kā... Kaspars šķiet ir visaktīvākais no cēsu pūlistiem. Arī pastāstīt par Kasparu. Neteikšu objektīvi, ka pats stiprākais. Es domāju, ka Cēsis ir liela pilsēta un cik es atceros, Cēsim arī ir labas tradīcijas pulā, ja? Bet šobrīd, zinot Kasparu un, teiksim, regulāri startējot plecu pie pleca vai pat cīnoties dažreiz vienam pret otru. Jā, zinot, tiešām Kaspars ir noteikti aktīvākais no Cēsu pūlistiem šobrīd, kas regulāri ņem dalību gan vietējos Siguldas iknedēļas mačos, gan amatieru līgā ir ņēmis 2 gadus startējis. Šobrīd startē arī Igaunijā bija LRBF rīkotajos mačos, tas ir Latvijas Republikas Biļetu federācijas rīkotajos mačos. Un arī ir ņēmis dalību vairākos Baltijas kausa līgas posmos. Tas tikai liecina par to, ka puisis ir spēcīgs un... Kur arī ir startējis ar mainīgām sekmēm. Nu, tomēr Kaspars ir salīdzoši jauns spēlētājs, kurš, ja nemaldos, 2. gadu tikai startēja. Nu, bet ar pietiekami labiem rezultātiem. Starp citu, kas ir ļoti interesanti, gribēju pateikt, ka Kaspars atradās Siguldas reitinga 3. pozīcijā šobrīd. Atradās. Bet viņš nolēma paņemt pauzi mēnesi, jo kaut kas negāja spēlē vienkārši. Kaspars vienkārši teica, es paņemu pauzi, lai, kā teikt, morāli nosvērtos. Un tiešām tā arī viņš izdarīja. Viņš mēnesi pusotru nestartēja nevienā turnīrā šķiet. Un lūk, rezultāts pirmais turnīrs. Kaspars cīnās par pusfinālu. Starp citu šobrīd bez zaudēm. Un spēlē viņš pret Vitāliju Špaks. Nevienu citu kā pret Itāliju Špaku no Rīgas. Vitāliju Špaks ir, kā saka, kluba Fantasy Park. Jā, Kas ir, starp citu, šī kluba reitinga līderis, neapšaubāmais. Šķiet viņam pieder rekords amatieru līgā, klubu rekords spēlētājs, kurš šķiet ir uzvarējis visvairākais uzvaru skaits. Šķiet, ja nemaldos, kāds 16 pēc kārtas uzvarēti reitinga turnīri iknedēļas. Tad varat iedomāties, kāds ir Vitālija līmenis. Nu jā, jāatzīmē arī to, ka Vitālija spēlē Krilu biljārdu un špokeru vēl. Kas ir... Jā, Vitālijam ir šķiet, ka apakšā akadēmiska bāze. Tieši jā, to var saukt par akadēmisku bāzi un trenējies, šķiet, tas ir tas līmenīs, kas... Vitālijs arī ir laimīgais galda īpašnieks. Tas ir tā. Tā, ir beidzies vēl viena partija. Jā, jaunākā informācija tieši tā. Gatiels ar Gati Čubaru. Ar Stuķēginu. Gati vinēja, Gatiels vinēja, Gati apsveicam Danielu. Mēs nebijām par tevi. Kļūdiņa. Daniels spēlē pret Gati Čubaru. Gatis ir beidzis spēlēt. Tātad Gatim šis turnīrs beidzās, diemžēl. Tu pret Gati spēlē, pareizi? Nebūtu prāti, ka šobrīd Gati aicinātu uz Rīguvi. Protams, varam iedomāties, kas valda šī spēlētāja. Jebkuram ir sāpīgi galvā un emocijas arī. Cik mēs skatāmies, Gatis saņem mierinājums no mēģinājuma no daļām pārstāvēt. Mums ir prieks par Gati. Viņš mums ir... Gatis ir regulāri startējošs turnīros dalībnieks. Viņš ir vienīgais no otras un aizkrauklis, kas ir tālu nonācis. Tieši tā. Jo pat vienīgais no mainiekiem, kurš nokļūst tik tālu. Dominē Rīga un Sigulda. Vai arī ir vēl kaut kāds? Gatis ieņem 5. līdz 8. vietu, ja nemaldos. Kur? Jā, Gatis Čubars ieņem augsto 5. līdz 8. vietu. Un ir vienīgais no šī reģiona pārstāvjiem. Gati arī tas ir panākums. Gatim roku par to, ka viņš ir godam turējies, cik varēja. Jā. Sveiciens to no Kaspara Līčāra. Gati. Kas jau būs mūsu pastāvīgais klausītājs. Panākums arī visos nākošajos turnīros. Novēlēt. Gati, bet piecerties aiz pēdām. Bet piecerties. Tā, mums ir tagad, lai man kā nepatiktu fotografēties, bet šoreiz laikam tas ir jādara. Jā, starp citu, Eduard,
ir, kamēr tūlīt es saprotu, ka tu skriesi prom. Īsti vēl nē, šķiet, ka šis mačs nebeigsies tik ātri. Man interesē viena lieta visvairāk, cik ilgi pietiks Kasparam Klimantam pulvera, kā teikt. Jo Vitālijs jau ir rūdīts spēlētājs. Starp citu, Vitālijs ir visaugstāk šobrīd no šeit esošiem turnīru dalībniekiem visaugstāk reitingā Latvijas Republikas Biļardu federācijas. Atgādāsim, ka tā ir augstākā Latvijas līga pulvā esošais spēlētājs un pagājušo 2012.13. gada sezonu noslēdza 6. vietā un pat vienu brīdi bija 3. vietā. Ir vinnējis vairākus, ja nemaldos, kausus, ja ne Rīgas, Latvijas vai citus, teiksim, disciplinās, es nezinu, precīzi nepateikšu, bet ļoti labi atceros, ka Vitālijs ir 3 reizes vismaz bijis godalgotās vietās čempionu klubā rīkotajās sacensībās. Nu, kā jau mēs secinājām, ka iepriekš Vitālijam ir akadēmiska izglītība pūlā. Nu, tas vēl nevarētu teikt, jo certifikāts kabatā, es nezinu, vai viņam īsti ir. Jebkurā versijā, tas ir, man ir arī vairākas reizes trāpījies ar viņu spēlēt, nu, tas ir līmenīgs, līdz kuram ir jāaug. Tieši tā, Vitālijs, jā, var redzēt, ka te ir laba bāzīte iekšā, labi tehniski sagatavot sitieni. Lūk, ko viņš demonstrē, jūs redzat paši. Jā. Jūs redzat, jā. Varbūt izdeja nav tādi, kādu varētu vēlēties, jo mēs redzam, ka... Nu, labi, teiksim godīgi, tā bija bišķīt haļāvā. Nu, bišķīt haļāvā bija. Es negribētu tā teikt īsti, jo... Redzot, viņš norādīja, bet viņš tam neticēja, ka viņš... Cik precīzi aprēķināti un pragmatiski gāja šī bumbiņa. Un redzot to, cik bumbas ir uz galvu šobrīd Kasparam. Paskaties, pieskārās. Mēs noteikti nevaram vainot Vitāliju veiksmē. Nē, nu, šeit jau nav veiksmes faktors, šeit jau ir precizitāte, augsts aprēķins un miers, kas, diemžēl, daudziem no mums, tā skaitā arī man, pie lieliem turnīriem, izpaliek. Diemžēl. Un tas rada... Augstais aprēķins. Nevis augstais aprēķins, drīzāk. Augstais ar G vai augstais ar K? Augstais ar K. Jā, augstais. Augstais aprēķins. Tas ir kā karš. Tāds, jā. Tāds ļoti... Nu, plus arī, saucamā... Krievis saucams par Aina Ustoičiku, jā. Nu, mēs noteikti nevaram dēvēt tikai par augsto karu. Daļa augstā kara, protams, te ir stratēģija. Jā, kas mums notiekās Facebookā? Viņam ir... Arī fiziskais ir ļoti daudz mātiņu, bet ir, ka fiziskais ir ļoti no svara. Šeit? Noteikti. Nu, teiksim, kā tu jūties no rīta? Kad tu izkāp no gultas, kur kāja, tu esi piecēlējis kāds brokas, tu esi paēst. Es vēl... Tu neizsēdz brokas. Jā, brokas neēd. Es ēdu pat aizmā uzreiz tādas vēlas pusdienas. Bet tikai lūdzu neēd brokas visam. Es par to fizisko, es tā mazāk. Lūdzu neatstāju šajā sarunā mani vienu. Es tevi neatstāju šajā sarunā vienu. Es par to fizisko tā vairāk domāju, ka... Es nezinu, fiziskais tev... Fiziskais tu domā kā? Fiziskais spēlē? Fiziskais es domāju, ka tu, teiksim, esi neizgulējies kaut kur. No rīta agri modies, braucis uz to turnīru. Es uzskatu, ka tur ir milzīga daļa, tomēr tā tur ir fiziski jūties. Drīzāk ir tā vairāk, kad, ja tu iepriekšējā vakarā esi kārtīgi ballējies, ja, tad nākošajā dienā par labiem rezultātiem var aizmirst, kā jebkurā sportā. Tas ir tas pats, kas ir hokejā, tas pats, kas arī ir šeit. Jo tomēr tā rociņa bišķīgi nodrob, un tādā garā varbūt mangāža nav tik tam, vai arī tas saucamais perfektisms, jā? Tas nav lamu vārds, ko mēs varam... Varbūt tieši to vajag izmantot savā labā, to miega traucējumu. Nē, bet to mazo miega trūkumu vai, teiksim, kaut kādu ballīža rezultāta, tremoru, līdzeklīti vai
Nē, nu saka, katrs relaksējās, kā var. Es, piemēram, zinu to, ka, ja es pirms spēles iedzeru, jā, man īpaši neiet. Tāpēc man ir sava Bet kā tad ar dopingiem pūlā? Man ir melnā tēja dopingam vai arī saldējumu kokteils. Jā, tas ir pieļaujamais dopings. Jā. Nu jā, un tā. Tā, višķīgi pieslēdzamies spēlē, kas tieši mums te notiekās. Citādi mēs jau esam kaut kur aizrāvušies. Jā, mēs zinām, labi, zinot to, ka mums tik daudz to klausītāju nav, bet jā, arī viņu ir daudz. Vai tu tad domā, ka mums Latvijā neklausās neviens? Tad vēl zina, kas tagad... Noteikti, ka mēs nevaram šobrīd konkurēt ar vadošajām FM stacijām. Atgādinām, ka mēs esam Brīvības ielā 1 klubā Hauza. Uz kādiem viļņiem mēs esam? Tā nav nemazākās nojausmas. Uz pozitīviem pūlu viļņiem mēs. Ogres Hauzas megaherci. Es te skatos, kā... Brīvības ielas 1, jā, tieši tā. Brīvības ielas 1, klubs Hauza. Tieši tā. Visiem jābūt šeit, ir ballīte. Ar labākajiem un pozitīvākajiem. Ir daudz smuku meiteņu. Megaherciem. Priekš meitenēm čaļi arī ir parādījušies, tā kā, aiziet. Tā, kas mums tagad vinnēja? Vitālijs Špaks kā parasti. Šķiet, mēs rādām atbildi. Mēs varam teikt, vai tiešām Kaspars Dimants būs izšāvis pulveri, vai zini kā, pret viņam stāv viens liels vārds. Priekšā Vitālijs Špaks. Nu jā, un Vitālijs Špaks... Ar visām savām regālijām, medaļām un kausiem. Vitālijs Špaks, zini kā, viņš tomēr paņem un... nu, ja tu zini, kas viņš tāds ir, ja, tad tomēr tu tā bišķīt ievelc gaisu, pirms ej pie gāda. Es saprotu, ka sūdi var būt baigākie. Jā. No? Tu gribēji teikt, foli var būt baigākie? Foli arī var būt vairākie. Nu, jebkurā versijā ir divi varianti, jā, kas var notikties. Vai nu viņš būs sliktā formā, un tev iespējams ir iespēja vinnēt, vai arī tu zaudēsi. Tā, kas mums notiekās otrā, kas mums tur spēlē, vai tur otrs gals nespēlē patreiz? Nē, otrs gals spēlē arī. Pie otrā galda mēs redzam Jāni Kauguru. Kas mums otrajā galdā spēlē? Kurš spēlē pret, ja nemaldos, Danielu Zakirovu. Jānis Kauguru, nē, Arķums. Pret Arķums Ķēginu, jā. Jā, šis bija pēdējais pāris, kurš spēlēja vēl, varētu tā saucamo grupu turnīru par iekļūšanu play-off. Viņam kāds rezultāts vai rezultātu mēs nezinām. Rezultātu mēs nezinām. Nu jā. Galvenais galds, Kaspars Dimants. Galds numur 1, Kaspars Dimants, Vitālijs Špaks. Vadībā 2-0. Vai grūti sēdēt, vai ne uz to augstā galda? Uz augstā krēsla vai grūti sēdēt, vai ne? Jā. Nu mēs tā bišķīt atējam nos, tā kā mums daudz neklausās, tad mēs varam tā brīvā formā runāties, tāpat kā es ar Jāni sāku, un mēs tā arī nepabeidzām par sarunu par to, šitādi nakts kausi, ka viņi ievalkās līdz 2, un šis mums ievilksies līdz 3, 4 stabili, drausmīgi nogūst. Un sākās pieļaut stulbas kļūdas. Tieši tā, es piekritīšu kolēģiem, ka kļūdas tomēr parādās, uzmanība, tomēr koncentrācija, tas viss trūkst. Nevis trūkt, bet tas sāk trūkt. Tomēr tu esi visu dienu pavadījis ārpus savas komforta zonas, tā teikt. Tas tāpat kā maratonā, nu nevar visu maratonu noskriet vienā ātrumā, jā? Vai teiksim maksimāli, jā? Tas pats biljārdā. Nu jā. Jā, šķiet, ka Vitālijs nepiekrīt par maratonistu un ar sprinteriskiem ātrumiem vilojas savām pusfinālām. Nu, cerams, ka viņš pēc mums atceļos Kasparu un atstās. Vienīgais mums nav informācijas, līdz cik uzvarām notiek šī kārta. Līdz 4? Līdz 4, tāpat kā... Jā. Tā, un tagad mēs tūlīt zināsim, kā mums ir nospēlējis...
Jā. Kaugurs 1-0 ar ko es atgādināšu, ka mačs Artomus Triļāki tur laikam. Ja es nepareizi pateicu jūs vārdu atvainot. Zoram. Pie galda numur 2. Tie, kas Jāris Kaugurs un Artomus Triļāki. 2 rītinieki. Un vadībā ir Jānis Kaugurs. Tev jāiet jāspēlē jau ir, ja? Tad vienīgā garā varbūt aizvar uzpīpot tādā garā, paņemam pauzu. Tā. Paņemam pauzu. Es tūlīt pamēģināšu pieaicināt kādu citu klāt, kas mums būtu gatavs parunāties. Eduard, mēs no tevis patreiz neatpakamies. Jā, man tas dzirdu. Šķiet, ka jāsāk gatavoties mačam. Jā, tad ir jāsāk gatavoties mačam. Pret Arturu Ļannī, kas turam īkšķus. Personīgi man tiešām ir ļoti liels pārsteigums. Tajā pašā laikā man ir ļoti liels prieks, ka spēlētājs, kurš principā ilgi ir cīnījies un grūti jau smagi viņam gāja. Lēnām viņš to visu apguva, bet šķiet, ka viņš ir uzplaucis. Nesalīdzināmi labāka spēle, gudrāka, precīzāka, stabilāka vispār un spēcīgāka. Prieks par Arturu un es ceru, ka viņš būs, vēlreiz saku, ka viņš būs kā piemērs daudziem jauniem citiem spēlētājiem, kas vēl domā varbūt tiešām paņemt ķīru rokās vai nē. Kurš tikmēr Jānis? Pauzē. Jā, paldies. Mēs ar tevi neatpadamies tā, bet šajā tiešraidē. Es studijā, jā. Tu jau būs studijā vēl. Jā. Nu ko, es esmu palicis viens pats. Līta negrib ar mani runāt, varbūt nāks Jānis. Viņš mums ir uztaisījis lielo saucamo, nāc uz mazāk, baigi grūti ceļot uz tā. Viņš mums ir uztaisījis lielo fotosesiju ar visiem biljardistiem. Nu jā, šodien ir ne tikai video filmēšana, bet arī šodien pateicoties vienam no aktīviem biljardistiem Jānim Kauguram. Mums ir profesionālā fototehnika un cerams, ka redzēs cik ātri vai cik ilgi, bet katrs no dalībniekiem tiks pie gana kvalitatīvām bildēm. Es domāju, pēc šī ogres kausa nedēļas laikā... Nē. Tur biļardu turnīrs notiek. Tur ir kameras. Tur ir ieraksts. Jūs viņu varat vienkārši iekļūt, jūs braucēsiet spēlētājiem. Jo tur ir fināls. Jā. Pēc divām stundiņām mēs beigsim turnīru, tad varēs staigāt. Nu jā, vienmēr sakot, es domāju, ka nedēļas laikā mēs redzēsim Facebookā biljardistiem mainīsies profila bildes kā sēnes pēc lietus, jo tiešām bildes ir gana kvalitatīvas. Nu jā, un mums katrā ziņā ir vēl vienas izmaiņas, kad būs 08 radio. Kas, es domāju, vienā brīdī vismaz internetā līmenī viņš kļūs diezgan populārs. Es pat neteiktu, ka tas ir kā rādio, tas ir vienkārši pūla, vai Latvijā parādās biljards, ne tikai klubu līmenī, bet viņš tāds interaktīvs. Ja, ja mums līdz šim bija, teiksim, vienkārši fotogrāfijas, tad sāk parādīties kustīgās bildes un video, tad tagad mums ir video jau ar, teiksim, dzīviem cilvēkiem aiz kadra, kas stāsta par notiekošo. Kino attīstība vēsturiskā iet. No sākuma bija fotogrāfijas, pēc tam bija kustīgā bilde bez skaļa. Tagad mums ir kustīgā bilde ar skaļu. Tieši tā. Un ar dzīviem cilvēkiem aiz. Protams, pie sasniegtām nav doma apstāties, mēs esam tikai pašā ceļa sākumā. Kā jau saku, šodien viņiem ir oficiāli dzimšanas diena. Viņš ir vecīgs. Protams, šis turnīrs nenotiktu ar mums, teiksim tā, šim turnīram ir savā ziņā arī atbalstītāji. Viens no tiem ir Ogres Fakti LV, populārākais Ogres noda portāls, kurš mums ļauj demonstrēt spēles Ogres novadniekiem, redzot viņu mājaslapā.
Paldies Jānim Putiņam par to. Protams, viņi arī piedāvāja video tehnikas nomu pa īri. Jā, kā mēs arī varam gana kvalitīvi abus galdus translēt un ierakstīt. Nu, protams, arī atsaucīgais mājas klubs Hauza, kurš neskatoties uz to, ka viņiem ir savas, sava programma, diskotēka un okas svētkos arī piedalās dažādos veidos, viņi tomēr piekrita un ļauj mums šeit te izpausties. Tā kā viņiem visiem liels paldies par to. Klubs Hauza atrodas Brīvības 1. Jā. Gaidām visus ciemos. Ballīte tikai sākās, ja mums turnīrs, principā sāk tuvoties. Jā, ja mums turnīrs it kā tuvojās savam noslēgumam, tad ballīte šeit tikai sākās. Viņa tikai sākās, tieši tā. Kaut kas mūs pamat, kaut kas atkal nāk iekšā. Katrā ziņā cilvēku ir daudz. Jā, pēdējās ziņas no, biļardu galdiem tā, kad Gatis Čupars spēlējot ar Danielu Zakīrovu, diemžēl zaudēja rezultātu 1-4, un es parunāju pašu Gatu, un Gats teica tā, ka, diemžēl, bet viņam tur izveč, tikpat kā nebija, jo Daniels esot ļoti labs šovakar. Daniels vispār ir labs, sāksim ar ko? Kad Daniels ir līmenī, un viņš arī pieredz pie ilgām spēlēm. Jebkurā versijā, protams, ir... Attiecīgi ar to, tad Gatis Čupars, jeb Ogris, vienīgais pārstāvs, kurš tika play-offā, ir 23 cilvēku konkurencē izcīnījis 5. 8. vietu, ar ko mēs ar viņu apsveicam. Un Daniels Zakīrovs ir kā pirmais, kurš ir iekļuvis top 4, jeb pusfinālā, kurš, pēc kāda brīža sāks cīņu par šī vakara galveno trofeju, Ogris kausu un arī, protams, naudas balvu. Jā, tikmēr situācija pie galda ir tāda, kad Arķoms pie otrā galda, ko mēs pat labam neredzam, spēlē ar Jāni Kauguru, un, ja nemaldos, to rezultāts ir izlīdzināts 1-1. Nē, 1-1, jo pagaidām mēs vēl neredzam, bet tikko uzvarēja Arķoms. Tā, un Kaspars Dimants, Vitālijs Špaks patreiz ir 3-0. Bet Kasparam izstāsta ir lielisks iespējas vismaz paņemt vienu freimu sākumā, tagad iestot 5. punktu slogā. Teiksim tā. Bet gan uzmanīgi būtu izgājiens, jā, un ir arī ekscelents izgājiens uz 8. bumbu. Viņam nav 8, viņam ir strīpainās bumbas, tā kā viņam... Pagad, tā bija noskaidrs. Viņam nav ekscelents izgājiens. Tad ir attiecīgi jājautā, kāpēc Vitālijs ir palicis pie pēdējās 8. bumbas, vēl šo freimu nav paveicis. Jebkurā versijā arī Vitālijam arī tomēr bišķīts priecīta, viņš saprot. Un Kaspars paveicis. Saprot to, ka, ir labi, varbūt nav ideāli, bet ir labs izgājiens, galvenais, lai tagad nesasteidz. Jā, nav vispār sausais. Šeit jāsaka tā, ka zināmā mērā pieredze un pieredze nosaka visu. Vitālijs Špako, 4-0. Bet arī, teiksim tā, jāatzīst, ka Kaspars Dimants šodien nostartēja ļoti, ļoti labi. Arī viņš ierītojas 5. 8. vietā un Kaspars Dimants šodien no Siguldas izsiet 5. 8. vietu. Un mums līdās turpina spēlēt Artūrs Ļannīs ar Antoni Jebto Kīmenko. Ja? Nē. Ar Eduardu. Eidža spēlē. Ar Eidžu spēlē. Tā kā Eidža, Artūrs Ļannīs, Eduards Vaļegovs. Šeit, teiksim tā, ir izteikts līderis Eduards, bet Artūrs šodien rāda pārsteidzoši labu sniegumu, tā kā redzēsim, kā tas izpaudīsies arī tālāk šajā ceturtdaļfināla spēlē. Jā, pareizi, Artūrs spēlē. Rīgas kausā Artūrs, ja nemaldos, palika viens no pēdējiem. Bet tagad viņš vismaz ir saņēmis. Līga iet spēle, Līga mums iet Pulšman Tā,
tagad vajadzētu atrast kādu, ko mēs varētu pieaicināt klāt, parunāties. Un es domāju, es pieaicināsim Vitāliju klāt parunāties. Jā. Un es šovakar arī atvados no visiem, kas mani dzirdēja. Labvakar. Pie mums pievienojās Vitālijs Špaks, kurš nu pat kā gana pārliecinoša rezultāta 4-0 pārspēja Kasparu Dimantu un iekļuva Ogres kausa 2013 pusfinālā. Jautājums Vitālijam, tev šodien pirmā spēlē, nu teiksim tā, īsti neparādīja savu sniegumu zaudējumu. Tālāk tu turpināji spēles pa zaudētāju saru. Stāsti, kas notiekās tev iekšā, kad tu spēlē, teiksim, nākamā spēles, kad tev katra spēle var būt pēdējā. Rokas trīs un vienmēr bail, negribu zaudēt. Jā. Jo, teiksim tā, ka skatoties no malas liekas, ka tu vienmēr esi tāds ļoti mierīgs pārliecināts, ka tev, principā, ir grūti izcist no līdzsvara. Bet arī, teiksim, tagad pēdējā spēle parādīja, ka tu, nestoties to, ka turnīrs ir gana garš un ilgi jāgaida tam, lai visai pārliecinoši izmanto savas iespējas. Kāds ir prognozes, teiksim, uz priekšu? Cīnīsies līdz galam? Centīšos. Jā. Vai tu zini, kas tev nāk pretī jau pusfinālā? Pagaidām nē. Pagaidām nē. Tā, tev nāks pretī Edvards Oļegovs un Artūrs Ļannīs. Tavas prognozes. Spēle nu pat kā ir sākusies. Bet jāatzīst arī, ka Artūrs šodien rāda neticami stabilu un tādu, neticami labu sniegumu. Pirmām kārtām tas, ka viņš jau sāka kā izsētais, 8. un līdz šim cīnās tikai pa uzvarētāju zaru un jau ir nokļuvis līdz turnīra 4. finālā. Bet, teiksim tā, ar ko tu labāk būtu, teiksim, spēlētu ar Eduardu vai ar Artūru pusfinālā? Par cīņu iekļūšanu finālā. Es nezinu, ar kuru būtu vieglāk, bet noteikti ir par Artūru. Jā, protams. Jā. Ok, paldies un veiksmīgs sāks tālāk. Tā, tad sakam paldies Vitālijam. Vitālijs ir iekļuvis jau šī turnīra pusfinālā.